pašā gala sienā, kas ir tālākajā guļamajā zonā, tiks veidoti tādi tā kā panelīši, kas tiks apvilkti no auduma. Viens no tiem audumiem, kas tiks izmantots, ir šis te brūnais lins, un viņam pievienosies vēl klāt dekoratīvas mežģīnes. Tālāk, tajā pašā guļamajā zonā, gan vienā, gan otrā pusē, būs šīs te gaišās tapetes, kas kontrastēs ar to sienu, un attiecīgi dekoratīvajai sienai pretī būs šīs tumšās. Tātad tas viss būs guļama zonā. Jā. Labi. Un kas būs šajā pusē sieniņai dekoratīvajai? Šajā pusē sienai būs pamatfons, kas ir loks, dīvāna siena, un šī te mazā siena, kas mums aiz muguras, tiks līmēta arī ar šo pašu gaišo tapeti. Un kā dekoratīvais elements tiks izmantots no jauna izbūvētajā sienā, kas atdalīs guļamu zonu no viesistabas, un televizoru nišu tiks veidots no šāda te dekoratīva apmetuma. Šis te gaišais, kas tiks pieskaņots gaišajai tapetei. Un tas ir lognoformējums, ja? Jā. Kā pamata aizkara būs divi veidi. Viens būs funkcionālais, kas būs romiešu žalūzijas. Gan vienam, gan otram logam tiks veidot romiešu žalūzija no šī paša brūnā auduma, kas tiks izmantot sienas paneļiem. Sasaucās vienādi materiāli. Un kā dekoratīvais un kā atsvaidzinošais materiāls būs šis te gaišais. Jā, šifoniņš, kurš attiecīgi tiks plāns, pāri izkārtots logiem, lai būtu tāds gaišums un rotaļīgums. Un oranžais, kur? Un oranžais ar šo te lilīgi brūno būs kā atsvaidzinošais un kā dekoratīvais elements, kas paralēli tiks pakārtots virsū šim te gaišajam šifonam. Tā kā tas logs būs izpušķots, izdekorēts, lai viņš būtu pietiekoši interesants. Telpās tiks līmētas gaišas un tumši brūnas vinila tapetes ar lina struktūru. Gaišās tapetes ir pašlīmējošas. Līmēšanas procesā jāgruntē tikai siena, bet pašas tapetes jāizmērcē ūdens vannā un pēc 5 minūtēm varam līmēt pie sienas. Tikko Jevgeņija un Jeļenas istabā esam izmantojuši šīs te brūnās fona tapetes, bet Gunta noteikti ir vēl arī citi jaunumi, vai ne? Jā, interjeras un tekstīlī mesē Frankfurtē mēs tikāmies ar ražotājām un pārunājām dažādas ražošanas īpatnības un arī dažādas jaunumus un arī mūsu vēlmes. Laikmetīgajā interjerā apvienojas klasiskais ar vēsturisko. Ienāk mežģīņu tapetes uz sienas. Interjerā ienāk arī kāds veclaicīgs krēsls, varbūt pat kumode. Un tas viss kopā veido tādu pārsteigumu momentu. Gan krāsās, gan faktūrās. Krāsa šajā gadā ir tiešām tāda krāsu brīvība. Drosmīgi un koši toņi atklājas arī dažos tapešu paraugos, vai ne, Gunta? Jā, viņi nav tikai drosmīgi un koši, bet arī ļoti romantiskiem rakstiem. Ja? Tie ienes tādu mājīgumu telpā, padara to tādu intīmāku un privātāku. Un te atkal kaut kas mierīgāks. Jā. Katrā gadījumā ļoti individuāls tas interjers kļūst un tieši piemērots tam konkrētam cilvēkam. Tas, kas pašam arī patīk un tas, kas ierosina jaunām domām un jauniem darbiem. Un te ir pavisam jautrs punktots raksts. Jā, garlaicīgs katrā gadījumā interjers nav nemaz šobrīd, jo viņš kļūst arvien dzīvīgāks un patiesāks. Savukārt no tiem audumiem mēs, man liekas, varētu pašūt žaketes, bet kam viņi ir patiesībā domāti? Tie ir jaunie dekoratīvie audumi, kas domāti gan mēbelēm, gan aizskariem. Viņi ir apusēji žakardu tipu audumi, ļoti blīvi, bet arī grezni. Ar šādu arī var izmantot mēbeļu apvilkšanā, bet arī aizskari no viņiem izskatās ļoti jauki, arī romiešu aizskari. Laikmetīgais un modernais savienojās arī audumos. Audumi, kuru pamatā ir lina struktūra, šobrīd ir apvienoti ar organzu, gaisīgu un sintētisku materiālu, kas padara šo audumu greznu. Un to mēs varētu arī izmantot jaunajā interjerā, jo tapetes bija šoreiz kā fons, līdz ar to audumu mēs varētu izmantot mazliet greznāku un interesantāku rakstu. Un arī šis audums ir no abām pusēm, ja? Jā, skatāms. Jā. Viņā ir gan viena, gan otra pusīte ir izmantojama. Bet vēl es te redzu ļoti košus audumus, kas būtu piemērotas, nezinu, jaunas meitenes istabai, vai ne? Jā, krāsu brīvība atļauj šobrīd daudz eksperimentus. Un
šīs te fuksijas krāsas toņi, violetējās krāsas toņi, tie tiešām ir šobrīd modē, arī zaļais, spilgti zaļāks un arī mierīgi zaļais, tas viss šobrīd pieļauj interesantu interjeru veidošanu. Un kā jaunums ir arī rupja lina apdruka ar zelta, bronzas krāsām, kas ir interesants un reizē arī ļoti dekoratīvs variants. Jā, tāds interesants savienojums, ārkārtīgi vienkāršs audums ar ļoti, ļoti grēznu apdruku, vai Jā, ne? tāda ir arī tendence šobrīd interjerā, kad ļoti vienkāršām lietām pievienojas greznas un varbūt pat senlaicīgās lietas. Interjera izstāde un mēs Frankfurtē vienmēr ir rosinoša un daudz jaunu domu un pārdomu veidojas. Un pamatā jau tomēr viss modernais interjers veidojas kā ar tādu privātu eleganci, kad vairs nav šīs pompozitātes, vairs nav šīs sabiedriskās āršķirības varbūt, bet vairāk vērsts uz cilvēku pašu un uz to, kā cilvēks tajā telpā jūtas. Un tāpēc var atļauties dažādas, varbūt mazus nieciņus kā papildinājumus, bet lai tiešām veidot šī telpa labsajūtu un prieku. Tātad mums atliek tikai būt atvērtiem jaunām un pat neparastām un drosmīgām idejām, vai ne? Jo tieši tas, kad mazliet brīnuma, kas mums varbūt pietrūkst, varbūt mazliet pārsteiguma moments, ir tas, ka šo telpu vienmēr gribas atgriezties un atgriezties mājās. Ka arī ir pieskaņoti dīvānam. Jā, nu kā dominējošā krāsa šajā telpā ir tas dabīgais, kas it kā asociējās jebkuram ar teiksim, smilšu krāsu, smilšu toni, un otrs ir kā ar dabīgo brūno, teiksim, tādu kafijas un dabas brūno tonīti. Un materiāli arī ir dažādi aizkaros, vai ne? Jā, un tie arī ir dabīgie, daļēji dabīgi, teiksim, no dabīgiem materiāliem, tas, teiksim, ir lins, un tad attiecīgi kā dekoratīvais strīpainais arī ir lina audums, kas ir apvienots ar organzu kopā. Tad ir plānie organzas aizskari, kas ir kā piedod tādu vieglumu telpai, un kā funkcionālie gan, teiksim, vakarā un saules laikā, kad varētu vērtāk skatīties televizoru, ir veidoti Romiešu žalūzijas? Romiešu žalūzijas, jā, no tafta auduma, uz kuriem arī veidot ir virsū aplikācija no šī paša lina un organas apvienotā auduma.